Jau 3. gadu Mērsaga vasaras sinonīms ir koka kuģu festivāls. Iepriekš veiksmi izmēģinājis gan septembrī, gan jūnijā. Šoreiz savus dalībniekus tas mēģināja kopā sapulcināt augustā. Un izdevās. Vairāki dalībnieki atzīst, ka tikai koka kuģiem piemīt tāds šarms un jūras dvēsele. Viens pēc otra koka kuģi atgriežas no parādes Mērsaga jahtu centrā. Daži skatītāji nobijušies no lielā vēja un palikuši krastā, bet drosmīgākie no klāja nenokāpj vīlušies. Lieli viļņi, ļoti skaisti. Un galvenais kādu skaistu kuģīts. Vienreizēji. Brīnišķīgs brauciens bija. Jūs te bijāt lieli, bijāt maziņi. Kuram izskatās, kuram patika vairāk tur tā jūrā? Man liekas, ka bērniem patīk, vai ne? Kad tu izaugsi liels, tu būsi kapteinis? Un kā tev bija? Tev arī atļauj pastūrēt? Es nē. Tev bija bail? Nē. Man vēders sāpē. Tev vēders sāpē, tāpēc tu nestūrēji? Un tagad, kad tu izkāpi krastā, vēl tev sāp vēders? Nē, man pārgāja. Jūra izārstēja tev vēders sāpes. Tāpēc, ka tu gribēji ātrāk saldējumu, tāpēc tu brauc atpakaļ. Tikai tevis dēļ tas kuģis atbrauc atpakaļ, ja? Nu, jā. Kādu saldējumu tu tagad ēdīsi? Tad jau redzēšu. Saposušās ne tikai laivas, bet arī Mērsaga meitenes. Anete un Līga lepni saka, ka ir zvejnieku meitas un savu stilu pieslīpējušas līdz pat svārku pogām ar enkuriem. Vai kapteiņi to novērtē, vai viņi jūs izvizināja un paslavēja? Nu, pagaidām vēl nē, tāpēc, ka mēs ieradāmies pēc 5 minūtēm, bet ceram. Gan jā. Iepriekšējo gadu rekords ir pārsniegts. Šoreiz ieradušās 10 koka jahtas, pavisam aicinātas 15, bet organizatori ir pārliecināti, ka pārējās vēl ceļā, jo kapteiņi novērtēja kopā sanākšanas tradīciju. Cik tālu viņi ir tikuši? To gan es tādu nezinu, bet vienu es redzēju, ejot parādes laikā. Paskatoties pārpa plecu jūrā, es jau redzēju 2 mastus, kas jau bija diezgan tuvu. Kapteiņi, kas ieradīsies tikai vakarā, nokavējuši iespēju iegūt savai laivai skaistākā kuģa titulu. To izvēlas skatītāji un katram savi kritēriji. Un kāpēc anemonai tā paveicās ar jūsu balss iegūšanu? Tāpēc es esmu sieviete un laikam neskatos no tiem kuģiem tik daudz nesaprot, bet kapteinis patīk. Nē, patīk, tiešām patīk. Cilvēki vērtē arī pēc citiem faktoriem. Citiem varbūt patīk vecākā, kas mums ir paravīksni, kur ir 1921. gadā būvēta un vēl aizvien viņa burā. Kas jums patīk tajos koka kuģos vai ir? Es domāju, ka viņiem ir kaut kāda aura. Tas ir tā kā dzīvoklī, kā ieiet. Tu jūtat uzreiz jau, ka ir aura un kad nav. Varbūt nezinu kādas mēbeles, varbūt nezinu kas, bet viņu nav. Nav. Tas ir tāpat kā cilvēkiem. Ir ar ko patīk uzreiz runāt, ir ar ko nav. Un tāpat ar to kuģīti. Kuģa buso īpašniekam gan šodien mazliet sāp sirds, jo salūzušas detaļas dēļ kuģis festivāla dalībniekus nevizina. Toties acis priecē un komplimenti saimniekam ir kā balsāms dvēselei. Es nezinu, vai tas arhitekts ir dzīvs vēl, kas viņu projektēja. Bet to, ka cilvēki visi teica, ka viņš ir skaists, tad tas ir kompliments tam arhitektam. Kompliments arī Mērsaga puišiem, kas viņu restaurēja. Es esmu ieguldījis ļoti lielu naudu šeit. Brīžiem maz šaubas, vai tas bija to vērts. Man liekas, ka šodien man tās šaubas vairs nav. Skatītāji vēl steidzā dot balsis par viņu prāt skaistāko kuģi, un kā vēlāk izrādās, tas šoreiz pienākas buso. Pie tā plīvo Zviedrijas karogs, jo savulaik pērkot šo kuģi, Harijs Trinkuns atklājas, ka Zviedrija ir viņa sapņu zeme un pārcēlies tur. Šis ir kuģis vienīgais palicis laikam pasaulē, jo bija uztaisīti tikai 10 tādi, pārējie bija no Priedes. Un es biju Norvēģijā tajā faktorijā, kur viņus taisīja. Pat cik viņš no ozola ir, tad korpus ir ļoti labi saglabājies. Un 14. gadā viņam būs 50 gadi. Noskaidrots ne tikai skaistākais kuģis, bet pirmo reizi arī titula Mērsaga gada cilvēks ieguvējs. Šoreiz ziedi un prieka asaras cilvēkam, kas pats ikdienā rūpējas par Mērsaga vaigu un puķu dobēm. Man vispār patīk ziedi, man patīk, lai viss ir sakopts, lai ir smuki. Pagājušajā gads man bija grūtāks, tāpēc, ka es nesaprotu, no kuras puses man jāsāk, kas vispār ir jādara, kur to var veidot, kur to. Gads jau nu ir pagājis, un šis gads jau atkal jau ir zināms.
Un ļoti zināms man jau ir, ko es nākošu gadu darīšu jau. Galvenais, ka man ir ļoti labi palīgi, tas jau vispār ir. Pēc jahtu parādes gājienā dodas arī paši mērsredznieki, pagasta iestādes, uzņēmumi un skolēni, jo pirmo reizi koka kuģu festivāls notiek reizē ar Mērsraga novada svētkiem. Sanita Liepiņa, Kaspars Virkstiņš, Talsu televīzija.